ja Daņus ir jaunāks par mani, principā viņam būtu jārespektē man vairāk. Tas nozīmē, ja mēs sveicinamies, piemēram, uz ielas neitrālā vietā, tad es noliecos, un tad viņam būtu jānoliecās, jāpaklinās man zemāk mazliet. Tas ir hierarhijas, tās planēšanās tāds bišķiņ iezīmīts. Ja? Bet es izmantoju. Protams, ka es izmantoju. Viņam ir aizrāda, ka viņš to nedara neitrālā zonā, bet... Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, prieks jūs sagaidīt pie mums šeit, bufetē, kur varbūt, kā varētu šķist, ir tā kā mazliet gaišāks, mājīgāks un pacelātā gaisotnē. Kāpēc? Tas tāpēc, ka mēs šodien runāsim, protams, par basketbolu, par ko gan citu. Nāves grupā fani saķēra galvu pēc izlozes, kurā mums pretī tika divas komandas, Kanāda un Francija, kuras abas tika uzskatītas par medaļu pretendentēm. Patiesība bija, jā, nāves grupa, bet ne mums. 27. augusta vakarā Francija palika bez galvas, teiksim tā. Gluži kā savulaik Marija Antonetei, bet ja 18. gadsimtā bija nepieciešama giljotīna, tad 21. gadsimtā pietika vienkārši ar žagaru. Un pēriens no Kanādas īstenībā nemaina šo faktu. Latvijas basketbola izlase ir pasaules kausa top 16. Vai pie tā arī neapstāsies? Par to mēs šodien parunāsim. Vadītāja krēslā no manas palā, protams, Jānis Janšvits kā ierasts. Labdien, labvakar. Skaisti. Un pa kreisi viesa krēslā. Tieši tāpat kā pagājušajā nedēļā bijušais Latvijas izlases kapteinis, bet tagad treneris Tokijas klubā uzlecošās saules zemē. Uvis Helmans, prieks tev šeit redzēt, Uvi. Labvakar. Labvakar. Man prieks būt šeit. Brīnišķīgs sākums, manuprāt. Gribētos teikt, ka Japāna ir tāda eksotiska vieta basketbolam, bet tajā brīdī ir jākož mēlē, jo mēs zinām, ka pasaules kausa viena no 3 rīkotāju valstīm šobrīd ir tieši Japāna. Un Japānas izlase nav arī tā, ka brauks bez uzvarām mājās, uzvarot Somiju ar NBA All-Star starta piesniegs spēlētāju Markkanenu sastāvā. Varbūt sākumā ieskatē, kādas tad ir Japānas un basketbola attiecības tā kopumā? Tā pa lielam, ja mēs skatāmies tieši attiecībā uz šo pasaules kausu, tad paši Japāņi bija tādi mazliet skeptiski par to visu, kas notiksies. Viņiem likās, ka visas 3 spēles tiks zaudētas un brauks mājās. Ja paliks mājās bez uzvarām, bet šajā gadījumā tika izuzvarēta Somija, un arī pirms pēdējās spēles īstenībā daudz jau runāja tā, ka varētu jau uzvarēt un arī palikt un spēlēt nākamajā kārtā, iet nākamajā grupā iekšā, bet tāpatās visi ir ļoti priecīgi par šo vienu uzvaru. Izlase gatavojās visu vasaru, arī viens spēlētājs no mūsu komandas ir izlasē, plus vēl viens spēlētājs bija sagatavošanas posmā, bet traumas dēļ un veselības dēļ viņš tomēr netika iekšā uz pasaules kausu. Tā kā Japāņi šo visu pasaules kausu šīs spēles uzņem ļoti nopietni. Ja? Un izņemot Hačimuru, principā, visi tie labākie spēlētāji arī komandā bija iekšā. Viņiem ir liels problēmas ar centra spēlētājiem. Protams, šajā pozīcijā viņi pārsvarā ņem naturalizētos spēlētājus, kādu no amerikāņiem. Arī šogad Hopkinsons tika naturalizēts. Tikai dažus mēnešus atpakaļ viņš dabūja pasi. Un, principā, uzreiz tika arī iekļauts iekšā komandā. Pirms tam spēlēja veterāns Fazekas, kuriem ir, 40 gadi. Un liekas, ka viņš knapi var pastaigāt pa laukumu, bet īstenībā ļoti gudrs spēlētājs ar labu pieredzi un māk spēlēt basīt. Tā kā, varbūt Japāņiem šī auguma nav tie paši ražanākie, bet viņi ir ļoti labi metēji. Viņiem ir Kawamura, kas ir jaunais uzlacošā zvaigzne Japānā. Un Togashi, kas ir mazliet veterāns, maz augumā, bet sprigani. Skrien ātri un met trīnīšu ļoti labi. Mēs jau sākām analizēt Japānas izlasi vairāk tīri par Japānu. Teiksim, tāds no malas liktos viedoklis, tāds skatiens par to, ka droši vien tur ir sumo, droši vien, ka tur ir judo. Mēs zinām, ka tur ir beisbols, protams, augstā līmenī. Futbolam seko, tenisam seko. Kur tur ir basketbols? Cik, varbūt, cilvēki nāk uz tavas komandas spēlēm, kā tu jūti, vai tu dzirdi botas čīkstam, vai tomēr tas ir basketbols, ko Eiropietis spētu novērtēt. Jā, par to basketbolu stilu, protams, bija savu pārsteigumu un bija kaut kāds mazās nianses, kurām mums bija jāadaptējās tieši basketbolā stila ziņā, jo pārsvarā to nosaka šie ārzemnieki, kas ir, un tas basketbols tiek pakļauts tai ārzemju basketbolistu prasmē, kā viņi spēja apspēlēt, un pārsvarā tur tie lielie tādi 5., 4. numuri, arī 3., kas var spēlēt pa 4, 5, un viņi tur uztais tādu kokteili reizēm, ka grūti saprast, kas notiekās.
plus šī izspēles kārtība, ka mēs spēlējam back-to-back spēles, sestdien, svētdien, piemēram, 2 dienas pēc kārtas. Sestdien varbūt 5 vakarā un nākamā dienā varbūt 2 pa dienu, tā ka šī slodze ir nenormāli liela. Un tas ir tas galvenais faktors, bet skatītāja ziņā bija pēc-covid laiks, kā mēs visi zinām, tad skatītāji labprāt nāca atpakaļ zālēs un mēs arī tādu, līgas rekordu uzstādījām šo sezonu, kad arī 10 000 skatītāji atnāca uz mūsu spēli, bet vidējais rādītājs varbūt var kļūdīties 7-8 tūkstoši. Mēs spējām savākt, kas priekš Japānas pēc Covid laika ir ļoti labs tāds rādītājs. Tev kluba galvenais treneris ir Daņus Adomaitis, un jūs esat 7 asistenti? Kopā ar galvenais treneris plus 7 asistents. Galvenais treneris, Japānas asistents, kas ir top asistents, tad ir Latvijas asistents, kas ir nav top asistents, tad ir 2 skill coachi, un tad ir scouting galvenais, teiksim tā, organizators plus scouterim ir vēl 2 čeri, kas viņam palīdz visām tām spēlēm iet cauri, jo tomēr tas spēļu skaits ir liels, 60 spēles sezonā, back-to-back spēles, nevis pārsvarā, bet visas spēles ar vienu to pašu pretinieku vai izbraukumā vai mājās. Un, principā, ja gadās trešdienas spēle un atkal nākamā nedēļas nogali jāspēlē, tad viens asistents, teorētiski viņš nevarētu pavilkt šo apjomu. Un tādēļ ir šī daudzi asistenti, skill coachi arī daudz spēlētāji traumējās, tāpēc arī tiem skill coachiem reizēm sanāk palikt mājās, ka komanda brauc izbraukumā, viņi paņem kā satraumējušos spēlētāji darbojās, viņiem iziet cauri visādas ir kaut kādas lietiņas tāds, ja. Tā kā katram trenerim ir ko darīt. Un īstenībā arī Daņus no sākuma domāju, kā mēs ieraudzījām šo tik daudz tos cilvēkus. Mums likās, kā mēs tagad tiksim to visu galā, jo mēs esam pieraduši savādāk strādāt. Un tagad liekas, ko mēs darīt, ja viņi nebūtu. Tagad nevar saprast, ja, bet treniņā mēs tagad Zoom treniņi mums bija, jo dokumentu dēļ vēl neesam ticis līdz Tokijai, bet drīz būsim tur. Un mēs treniņos skatāmies ar visu stafu spēlētāju. Nav mums daudz spēlētāju, 14 bijis maksimums. 29 cilvēki, 30 cilvēki treniņā visu laiku ir regulāri. Ja, tā kā tas stafs un cilvēki apkārt, kas rūpējās par mums, ir ļoti liels. Bet kāds izstāsta realitātē Zoom treniņš? Jūs abi ar Daņu, viņš pieslēdzās Lietuvā, tu pieslēdzies Latvijā, un ko jūs darat? Kāds ir tas? Jūs dodat norādes Japāņu treneriem, vai jūs pat tiešo, nezinu, ar spēlētājiem? Vai... Mikrofoni pa zāli tur. Tā bija viena no idejām, lai galvenais treneris vada arī treniņus iesaistās, bet, tur ir zināms ar problēmas sanākt, ja kaut kas kavējās ar internetu un tam līdzīgi, tad būs tas tā muļķīgi izskatīsies. Tā, mēs nolēmām vienkārši, kad mēs noskamies treniņu, mēs paši treneri satiekamies, atkal pēc tam Zoomā, satiekamies ar doktoriem, izrunājam visas lietas, tur nogurums, traumas, veselība, UTT, par basketbolu lietām, pēc tam pēc otrā treniņa. Pirmais treniņš sākās pēc mūsu laika 4 no rīta, otrais treniņš sākās 9 no rīta, tad principā tas rīts iesākās ļoti agri. Un kad dienu garāk paliek tas baigi forši. Un tad mēs satiekamies pēc otrā treniņa, tad mēs izrunājam, kas ir noticies šodien, ko mēs esam labi izdarījuši, ko slikti varbūt izdarījuši, un tad jau liekam plānu uz nākamo dienu, jeb arī, piemēram, pēc pēdējā treniņa nedēļā mēs liekam plānu uz visu nedēļu apmēram. Tad, principā, apakaļ ir Zoom laiks, jāsēž, jāzumo un jāskatās un jāklausās un jārisina šāds te lietas. Tad, kad tu biji uz vietas Japānā pirmajā gadā, tad skaidrs, ka varbūt Japāņu valodas vārnīca nebija tik daudz nepieciešama, bet tagad Japāņu sadzīve, hierarhijas paradumi, vai tev tur nebija jāmācās, kā iet zālē, iziet no zāles, ar ko pirmo sveicināties, ar ko nesveicināties, kādās drēbēs uz kurien iet, kā tur bija sadzīve? Protams, hierarhija joprojām visi šie līmeņi pastāv. Un tiek ievēroti, protams, ir ļoti liela cieņa un respekts no pārējo puses attiecībā, vienalga cilvēks pret cilvēku. Varbūt pārāk liela distance ir, tāpēc varbūt reizēm saka, ka viņi tā nekomunicē tam līdzīgi, bet tas tikai tādēļ, ka viņi ļoti respektē to tavu telpu un nelien tev neviens viens otram virsū nelien ar liekiem jautājumiem, un principā tas tā varbūt ir labās, tā labā puse ir kaut kāds varbūt tam visam arī netik labā tāda puse, varbūt, ka tā socializēšanās nav tik liela, gribās ar kādu parunāties, tev varbūt tā īsti nav tās iespējas. Protams, viss tā apavu vilkšana nost, vai pirms lieveņa, vai kur līnija ir. Es domāju, tā ir arī baigi labā lieta. Ja? Tā kā viss tiek vienmēr uzturēts tīrībā, ir arī restorāni, kur jāvelk nost ir apavu, bet, protams, te toaletē tev ir čības, tiek iedots un tam līdzīgi.
Bet tas viss kaut kā no sākuma likās tā dīvaini, bet beigās tu pierodi un baigi forši īstenībā. Nebija Latvijā, pēc tam dīvaini atpakaļ. Nu, Latvijas tāpat tās ar ielas apvējiem priekš nestaigā. Jā, tas varbūt Amerikā ir pierasts, kad viņi ar ielas apvējiem ietam līdz guļamistabai 3. stāvā aiziet, bet tāpat tās mājās es darīju tieši tāpat tās, varbūt nebija tik traki, bet šeit tā uzkrītoši arī tas tāds varbūt negluži negods skatās, tad cauri zeķis tev ir, kad tu novēl capaus vēl cauri zeķi. Es domāju, arī šeit pie mums mājās caurā zeķiem staigāts. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Bet tas arī tā kā komandas ietvaros ir, ir kaut kādi pieredzējušie spēlētāji, kuriem ir tiesības uz kaut ko vairāk kā jaunajiem, vai Domaitim ir lielākas tiesības nekā tev kaut kur iet pirmajam vai pirmajam roku paspiest? Vai... Ir savas lietiņas, jā, un es šomēr arī sapazīstināju ar vienu japāņu sievieti, kas arī man stāstīja dažas lietas, pirms es braucu turien, kā uzvesties tur, ko teikt, ko neteikt, kā reaģēt, skatīties, vienkārši vērot cilvēkus, ko viņi dara, vienkārši darīt tāpatās. Bet tad, kad Daņus ir jaunāks par mani, principā viņam būtu jārespektē man vairāk. Tas nozīmē, ja mēs sveicinamies, piemēram, uz ielas neitrālā vietā, tad es noliecos, un tad viņam būtu jānoliecās, jāpaklinās man zemāk mazliet. Tās ir hierarhijas, tās planēšanās tāds bišķiņ iezīmīts. Ja? Bet es izmantoju. Protams, ka es izmantoju. Viņam ir aizrāda, ka viņš to nedara neitrālā zonā, bet ja mēs esam sporta zālē, viņš ir treneris, es esmu asistents. Tad savukārt ir otrādāk, ja es viņam attaisnu durvis un es nekad tev iet pirms viņa, es gaidu, ka viņš izies arī paklinīšanās. Tā kā mēs daudz runājām par šo, un tas bija interesanti, un kā tas viss notiekās un kā to visu izdarīt. Sākumā likās, vaiprāts, ja, bet īstenībā tu automātiski lēnām jau pierodi. Un tieši mums tie Japāņu asistenti un tie cilvēki, kas mums klubā ir, viņi mums parādīja to virzienu, un mēs tā lēnām, mierīgi tā peldoši iegājām iekšā visā tajā ritmā. Kā jums ir bijis, ka ģērbtuvēs ienāk lielie Toyota bossi, īpašnieki, galvenie sponsori? Kā viņš zina, ar kuru tur pirmo sasveicināties to kārtību? Vai Daņus, vai nākamais ir top 2 asistents, kas nav latvietis, pēc tam ir top 2. Jūs stājaties rindā kaut kā pēc svarīguma? Mūsu teiksim, tā Toyotas boss, kas ir viens no pašiem galvenajiem visā Toyotas korporācijā, kas ir vispār visā Toyotā tāds liels, teiksim, cilvēks un superīgs cilvēks. Viņš ļoti interesējas par basketbolu, viņam basketbols ir ļoti tūs, un tādēļ arī Toyota ir, teiksim, mūsu sponsors, un viņš zina par visiem spēlētājiem, viņš zina par visiem treneriem, principā viņam informācija ir visi pieejama, un tāpatās arī mēs tikām jau informēti par to, ka mūsu, teiksim, tā boss vai priekšnieks būs pēc spēles ģērbtu ienāks, vai ko tā, ka mums ir jāizrāda, protams, cieņu viņam, un visi mēs zinājām viens par otru. Tā kā vienmēr tā informācija ar viņu padalās, kas būs, kas atnāks arī kaut kādās prezentācijās, kad sveicināties, arī viss iet pēc hierarhijas, ja? No augšas uz leju, ja? Tad viss sastājās rindiņā smuka un viss sveicinās, vai kurš iet ārā, piemēram, vecākais vai svarīgākais, ja tam līdzīgi, ir savas lietas. Un sākumā bija, jocīgi mazliet, bet tu pierodi, pie tā viss pierodi, un tas arī sāk patikt, kad ir disciplīna, ir kārtība, tu zini, kas būs, un tu vienkārši dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir pats galvenais. Toyota kā kluba īpašnieks, tas nozīmē, ka jūs visi braucat ar pēdējiem modeļiem un esat tāda reklāmas sejas, ja, tad izbaudi. Jā, es nebraucu ar pēdējo modeli. Man vispār nav mašīna, priekšpēdējo nē. Pirmkārt, kustība ir otra puse, tas arī mazliet tā dīvaini, ja. Pa kreiso pusi brauc, un Daņusam ir mašīna, maziņa Toyota, un arī daudziem no komandas ir Toyotas, un mēs arī tām braukājam, protams, arī viens Lexus kaut kur pa vidam ir, ja? Bet viņiem arī patīk Eiropas mašīnas, Mercedes, BMW, tā kā arī tās viņiem patīk braukt. Un vēl tāds stiliņš viņiem ir, piemēram, tāds foršs Mercedes ir, tad stūri tā kā Eiropā tajā pusē, nevis otrā pusē. Drīkst? Tas ir, nezinu, vai drīkst vai nedrīkst, bet tas ir tāds stiliņš, redzējis tādām trakām, tunētām mašīnām, kur stūri tā kā pie mums tajā kreisajā pusē, tā kā būtu jābūt. Tokijā es saprotu, ka Japāņi paši ir tādi kopumā pieticīgi. Tokijā nav daudz vietas. Tā sadzīve, kur tu esi izmitināts milzīgā fazendā ar terasi pār Tokiju, vai tu tāpat dzīvo kaut kur, tev ir paklājiņš, uz kuru tu apgulies vakarā un virtuvīti 1,5 kvadrātmetrs. Kāda ir tā ikdienas tava dzīve?
Man liekas, šīs fazēnas ar lieliem tur kaut kādiem, nezinu, ko tas ir viss mīts. Jo tagad arī Gudaitis brauc uz Tokiju un arī viņam meklē dzīvokli, viņam ir 2 bērni. Un, protams, katram bērnam viņš gribētu savu istabu. Plus varbūt 3. guļam istabas sanāk kopā 4 istabas. Ir ļoti liels problēmas sameklēt tajā mūsu rajoniņā tādu dzīvojamo platību, jo tomēr tie dzīvokļi ļoti dārgi. Mēs varbūt dzīvojam ne tajā pašā tādā dārgākā rajonā, bet mums ir tāds foršs akadēmisks rajons, kur ir universitāte, daudz skolas, daudz bērnu dārzu, viss tusiņš notiekās. Ir zaļš, ir parki, ir viena no tādām fotografēšanās vietām, kad sakura sāk ziedēt, tur viss brauc no ārzemēm, varbūt arī no Latvijas kāds atbrauks nofotografēsies uz tā tiltiņa, tur principā 10 minūtes no manām mājām, bet ir tāds spots, tā kā tie dzīvoklīši ir maziņi. Man sākumā likās iegāja savā dzīvoklī, man likās, cik viņš ir maziņš, viņš zems, loģiski viņš ir zems, bet cik viņš man likās maziņš, bet es padomāju, es viens pats tagad ģimene man nebūs līdz, tad varbūt man mazāk jātīra, būs labi, bet beigās saprotot to, kādos dzīvokļos dzīvo varbūt dažs labs no maniem kolēģiem ar savām ģimenēm, tad es sapratu, ka man ir ļoti liels un ļoti labs dzīvoklis, ar kuru man jābūt ļoti apmierinātam. Skaisti. Par sportiskiem panākumiem. Varbūt noslēdzot to Japānas tēmu, pasaka, kā tad tev tur iet ar tiem sportiskiem panākumiem, jo tā sistēma Japānas basketbola līgā ir tāda, ka tur ir stipri jāsaprot, kas tur notiek. Vairākas, ļoti daudz komandu, tu jau teici, ka tas spēļu kalendārs ir tāds, ne Eiropietiem ierasts. Kur jūs tur esat tajā visā Rosolā pa vidu? Es varu sākt ar vietām. Ar vietām. Jā. Mēs kausāmies izskatām ārā. Mums tur sanāca tāda neveiksmes sērija. Mums arī izskatā ārā daži spēlētāji. Traumas tā ir ļoti bieži parādība īstenībā, tādēļ, kad ir ļoti liels slodzi. Un pie šīs slodzes, komandā mums nav 12 tādi augstas klases spēlētāji varbūt, ja? Un grūti ir pavilkt. Reizēm sanāk tā ar 8 spēlēt, jo visu laiku jāspēlē uz uzvaru. Un mēs ceram, ka tajā pirmajā spēlē back-to-back izspēlēs. Tajā pirmajā spēlē varbūt tā spēle būs vieglāka, tā var palaist rezervistus, vienkārši taupīt minūtes, taupīt arī enerģiju uz nākošo spēli, un varbūt pēc tam, kas nāk trešdien. Bet tas mums nevienmēr izdevās. Japānas čempionātā mēs pusfinālā zaudējām Čibai. Džons Patriks, arī treneris, kas, es domāju, latviešu līdzekļu arī zina, kas Ludvigsburgā ir strādājis, Göttingenā strādājis, Ventspils savulaik arī spēlēja vienā no kausiem pret šo treneri. Jā, viņš strādāja Japānā, viņi vinēja kausu, bet čempionātā viņi zaudēja finālā, uzvarot mūsu pusfinālā. Tā kā priekš pirmās sezonas, tāds ļoti labs rezultāts. Mēs paņēmām tikai vienu spēlētāju, pārējie visi spēlētāji bija jau iepriekš parakstīti. Un sezonas laikā mums pārvēlās pāri arī tāds traumu vilnis, bet kaut kādā veidā mēs tomēr spējām savākties. Un ceturdaļfinālā mēs vinējām ļoti tādu principiālu pretinieku Šimane. Iepriekšējā gadā tajā pašā ceturdaļfinālā komanda bija zaudējusi šim pretiniekam. Visi tā jau gaidīja ar bažām, kas būs. Jo principā mēs šo sēriju izspēlējām ar 8 spēlētājiem. Kas ir interesanti, tad play-off kārta izņemot finālu. Fināls tiek nozīmēts, kurā vietā spēlē jau pirms vispār līga sākās, sezona sākās, bet ceturdaļfināls un pusfināls tiek visas spēles, mēs spēlējam līdz 2 uzvarām. Tātad maksimālais iespējamais spēļu skaits 3. Ja notiek 3 spēles, tad visas šīs 3 spēles notiek pretinieku augstāk tabulā esošās komandas laukumā. Tā kā nav nekādi braucieni un principā ideālajā variantā, tas pirmais vai otrais, tad gan var sanākt, kad visas tās iepriekšējās kārtas sanāk spēlēt mājās. Loģiski ir savs skatītāju atbalsts un tas ir kaut kāda ienākuma no biļešu naudiņām. Tā kā tāda bišķiņa mazliet specifikā. Uzdevums uz nākamo sezonu? Pirmais uzdevums uz nākamo sezonu bija saprast, kāds spēlētājs mums vajag, kāds spēlētājs varbūt mēs gribam apmainīt pret labākiem, savādākiem vienalga. Šis uzdevums mēs uzskatām, ka ir izdevies. Mēs esam piesaistījuši Gudaiti, mēs esam piesaistījuši Brazīļu spēlētāju Mendlu, kas arī, es domāju, būs ļoti labs papildinājums mums. Un mēs esam parakstījuši mūsu kopas vietā, kas arī VFA maz brītiņi bija, parakstījām Japānu. Un pievienojam vēl 2 Japāņu spēlētājus apmainījām jaunas. Tā kā, principā, 5 spēlētāji mums ir klāt. Bet vieta? Bet vieta ir tikai viena. Tikai cīnīties, protams, par čempionu titulu. Tāds ir mūsu mērķis. Un to mēs arī gribējām izpildīt pagājušo gadu, bet
veselības dēļ mums mazliet nācās šo mērķi tā kā pazemināt. Un jā, tas ir pats galvenais vienēt čempionu titulu. To mēs arī ejam. Protams, arī turpat tās ir Japānas kausa izcīņa. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Pārbraucam no Japānas uz Indonēziju. Jā, kur arī droši vien daudzām komandām tikai viens mērķis. Tur nav tālu diskutabli, bet tajā galā, tajā stūrī. Jā, pasaules kausā Latvija ir 3 spēles nospēlējusi. Tavi galvenie spriedumi, vērtējumi, secinājumi, kas ir tas, kas ir nosēdies, nogulsnējies, skatoties šīs pirmās 3 spēles, kur mēs esam, kas mēs esam, ko mēs varam. Man liekas, pirmkārt ir jāapsveic visu basketbola sabiedrību. Latvijas valsts vienība, spēlētāji, treneri, mammas, tēti, bērni. Arī visi treneri pēc kārtas. Prezidenti. Un arī sestais spēlētājs ar faniem. Visi, kas dzīvo līdzi, es domāju, tas ir milzīgs panākums pēdējos 87 gados, noteikti lielākais. Es nevaru teikt 88, 89 gados, bet tomēr pati tikšana jau uz pasaules kausa, tas ir kaut kas. Un arī šī tikšana ārā no grupas, uzvarot Francijas komandu, kas ir pagājušā gada Olimpiskie vicečempioni. Olimpiskie, bet pagājušā gada Eiropas vicečempioni. Nesauksim visus tos titulus. Tur ir ļoti daudz to titulu. Komanda ir saspēlējusies, treneris ir cik gadus jau izlases treneris. Principā mēs uzvarējām šādu komandu. Un arī šodien, nevis šodien, bet arī Kanādas. Arī spēlējot pret Kanādu, mums šis spēles sākums bija ļoti labs. Un tas deva kaut kādas cerības, ka mēs arī Kanādu varam paņemt. Tad es būtu principā vispār šokā. Tā kā principā gribētu apsveikt visus ar šo panākumu. Šokēti. Sēdēt un klusēt. Jā, bet, vai tu ticēji? Pirms turnīra neuzskaitām visus Kristapus, Jāņus, Rihardus, citus Jāņus. Vai tu ticēji, ka mēs... Protams, kad jātic ir tam, ka mēs varam, pirmkārt, mēs varam labi nospēlēt. Un varbūt arī šajā ziņā ļoti labi, ka šī pirmā spēle bija pret Libānas izlasi, kad mazliet dabūjām varbūt to stresu noņemt. Nevis uzreiz spēlēt pret kanādiešiem vai francūžiem, un tad visā tur var būt. Un arī pierādījās, ka tas arī bija labi, jo pret Libānas izlasi mēs arī nesākām labi. Sākums bija bišķiņ tāds slidens, bet pret frančiem mēs jau bijām sajutuši to ritmu un kaut kā viss sagriezās, samainījās, ko mēs arī turpinājām pret Kanādas izlasi. Beigās pietrūka spēku. Bet, protams, kad ļoti ietekmē sastāvs, kas spēlēs, kas nespēlēs, NBA spēlētājiem, Dāvim ļaus, Kristapam ļaus, kā būs veselība, kurš no mazajiem spēlēs, varbūt Lomašs varēs, nevarēs, Jānis Strelnieks varēs, nevarēs, kā nāk atpakaļ. Ja? Protams, skaidrs, kad arī basketbolā izlase arī notiek, ka slēp varbūt kaut kādas mazās lietas, tik tiešām to īstenību, kurš spēlēs, kurš nē, un es domāju, tas ir ļoti loģiski, tā kā pieļauju, ka treneris zināja, kāds būs apmēram sastāvs, ja varbūt tur pa to Kristapu gāja, tur tā epopeja jā vai nē, vai Boston ļaus, neļaus, zināja, nezināja, kas tur ir un kas tur nav, bet es domāju, ka Kristaps ļoti gribēja spēlēt izlasē un līdz pēdējām brīdim noteikti, ka cerēja, nianses, ja, bet, protams, žēl, ka viņš nespēlē, bet es domāju, tad būtu pilnīgi cits basīts. Un garantēti, ka labāks. To mēs nekad principā neuzzināsim. Tieši tā, šie ieroči strādā, līdz ar to mums nav pamata. Es domāju, ka galvenais ir rezultāts ar vai bez kādu. Ir superīgi tas arī basketbola federācija, ko ir izdarījis ļoti labi lieta, ka visi šie spēlētāji, gan Kristaps, gan Jānis ir kopā ar komandu, gan daudzie Latvijas treneri, viņiem ir bija iespēja vasarā būt kopā ar Latvijas izlases mācīties, skatīties. Ir superīgs atbalsts un superīgs klimats. Vismaz tā man izskatās, tā nekad nevienā izlasē nav bijis, ka tik daudz apkārt iesaistīto cilvēku. Un kā to Luka banki ir panācis vai kāds cits, es nezinu, bet par to ir tik tiešām liels prieks un ir forši skatīties, ka visi ap to komandu, visi dzīvo, visi jūt līdzi un jā, par to cepanos. Varbūt mēs pie tā vēl pieskarsimies un parunāsim, bet ar Daiņu, komandas galveno treneri, tev ļoti labas attiecības. Vai tu 22. augustā sazvanījies ar Daiņu? Tur kā iet, kā mums basketbols, kā jums basketbols? Mēs tieši tajā dienā sarunājām, ka mēs nesazvanīsimies un mēs neko neviens otram nesūtīsim.
kāda nozīme bija tavuprāt spēlē ar Lietuvu? Tā bija spēle kaut kādā banki un treneru lielajā plānā, vai tā sagrāva bija kaut kādu dabisku apstākļu kopums, vai tomēr apzināta trenera torpedēšana spēlētājiem, spēlētāju pašpārliecinātību. Jo šobrīd mēs redzam, ka par skādi nenāca. Jā, pat ļoti. Šobrīd mēs redzam, ka par skādi nenāca, bet varbūt, ja mēs būtu vinējuši Lietuvu, mēs būtu arī vinējuši Kanādu. Tu tā domā? Varbūt tā, bet es ļoti šaubos, kad treneri izdomāja tādu taktiku, tagad iet un ne jau apzināti. Apzināti nezaudēt, protams, bet varbūt redzot, ka tā spēle kārtīgi tā negāja, tā spēle tik tiešām bija tāda mazliet tāda, varbūt, nezinu, šur tur trūka kaut kāds disciplīnas un mazliet enerģijas un tam līdzīgi, bet, protams, ka arī čaļi bija noguruši. Viņi arī bija kārtīgi trenējuši un spēlējušies. Es domāju, tās visas tās slodzes parasti jau aprēķina, kad jābūt tai top kaut kādai enerģijai, vai kad tu vari, nezinu, labāko basīti sākt spēlēt. Un arī es nedomāju, ka arī tagad čaļi spēlē savu labāko basīti, jo, ja iet uz tiem lieliem mērķiem, tad mēs reiķinām, ka mēs tiksim, piemēram, finālā. Tātad tai labākajam sniegumam jābūt finālā. Man grūti pateikt, tas ir jāprasa treneriem un dakteriem, kā viņi ir izplānojuši šo slodzi un uz ko viņi ir gājuši. Un tāpēc... Es pat nevis to slodzi, jo tas, ko es saredzu, gan arī divas citādākas komandas ļoti daudzās plāksnēs. Dāvja nesportiskā piezīme, disciplīna aizsardzībā, turklāt es ņemu vērā visus nogurumus. Džakartā tā kā cita komanda. Ja bankai vajag, viņš padiskutēs ar tiesnešiem, dabūs savu tehnisko. Tas, ko trijās spēlēs rādīja Latvijas izlases basketbols ar savu attieksmi, pat ne tik daudz ar meistarību. Tā ir cita komanda, kas kā Lietuva, tur kā gribēdams no malas izskatās, ka bankai bija vajadzīga tā spēle, lai kaut ko nenosadz, lai iedod ar to elkoni galvā kādām daļņu tautietim. Un tad viss izrunāts un rekur, sākot ar Libānu jau cita komanda. Jā, bet te jau ir par to nogurumu. Tu vari spiest tiem spēlētājiem treniņos kārtīgi strādāt, vai arī tu vari gatavoties Lietuvas spēlē, vienkārši 2 dienas pirms tam varbūt trenēties ar mazāk slodzes, piemēram. To mēs nezinām. To mēs neesam bijuši klāt, ko treneris ir darījis. Un varbūt viņš apzināti nav atlaidis šo slodzi un uzturējis laiku kaut kādu, lai spēlētāji būtu noguruši pret Lietuvu, kas ir nopietnas pretinieks. Un te arī var patestēt tos pārējos spēlētājus, kā mēs zinām, arī Jānim Timam šī bija tā spēle, kur viņš spēlēja, tā kā mēs nezinām tos mērķus, bet, protams, ka šāds pēriens un pēc šāds pēriens varbūt arī pat bija noderīgs, jo, tad, apmēram, tā nav, ka mēs visas spēles vinējam, bet, būsim reāli. Iepriekšējās spēles, ja mēs paņemam, mēs zaudējam Lietuvai, pirms tam mēs zaudējam ieskatot kvalifikāciju, vēl viena spēle Serbiem, jā? Tad, varbūt mums bija pamats būt tādiem, ne gluži pašpārliecinātiem, bet tādiem pārliecinātiem par saviem spēkiem, kas arī nav slikti. Bet mānīgi nedaudz, jo tās pārbaudas spēles, lai gan tas tobrīd 5-0 bija, jāstāsta, ko mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām Somiju bez Markanena, mēs uzvarējām Dominikānu bez Townsona. Nebija, teiksim, tie pretinieki gluži tā līmeņa, varbūt, ar kuriem mēģināt pasaules kausā sacensties. Varbūt nāca pa labu mazliet piezemēt to sajūtu, ka mēs taču visus vinējam, viss ir kārtībā. Labi, es teikšu, bišķiņ savādāk, viņi to kopš visu to spēļu skaita, cik daudzās spēles ir izspēlēts, cik spēlētāji daudz ir izgājuši. Mēs esam spēlējuši ar, es nezinu, negribu kļūdīties, 30 spēlētāji kopā ir bijuši kaut kādā veidā iesaistīti. Tas arī liecina par kaut kādu sistēmu, ja tā, ka tie spēlētāji tiek iesaistīti un maina vai nemaina spēlētājs, principā tas ceļa rullis ir tālāk. Ja, loģiski, pārbaudas spēles ir pārbaudas spēles, un oficiālās ir oficiālās, bet tur bija kvalifikācijas spēles, kas bija ļoti svarīgas, kuras bija jāuzvar, un pārbaudas spēles, pārbaudas spēles ir pārbaudas spēles. Un tā Francijas spēle, tu jau pieminēji, cik tajā vispār bija loģikas, ja tev kāds pirms spēles pateikt, ka Francijai, kurai būs izmisīgi nepieciešama uzvara, kurai Fournier aizvadīs ļoti labu spēli virs faktiski savu līmeņu, kurai Gobērs trāpīs 7-8 sodiņiem šķiet, kura metīs no spēles virs 50% gan 2-punktiniekus, gan 3-punktiniekus, un kura būs labāka zem groziem, vienalga zaudēs Latvijai. Tas šobrīd saliekot kopā tos rādītājus, tas liekas kā neiespējami. Tas ir, bet neiespējami. Kur ir tā loģiski saskaras punkti, kas tomēr deva tos 2 punktus vairāk? Daudz ir prasījuši, kā būs pret frančiem. Tad es saku, nezinu. Es nesaku, vinēsim vai zaudēsim. Es saku, nezinu. Varbūt man būtu jāsaka, jā, mēs vinēsim, bet jābūt ir reāliem. Jā.
nevis pirms frančiem, kā būs, bet tu esi arī treneris, uz ko mēs vispār vinnējam. Tagad, rekur, es tev nedošu, bet ir protokols, ko Ingmārs tikko izstāstīja. Uz ko mēs vispār vinnējam. Nevis pirms ar viņiem, uz ko es arī pilnībā piekrītu Ingmāram, met precīzāk, zem groza labāk un 2 punkti mazāk kā Latvija. Efektivitāte arī bija 2 punkti vairāk, 97 pret 95. Tā, ka, un 2 punkti vairāk Latvijai. Un arī tas dīvainākais bija, ka nosacītiem frančiem ir pieredzējušāki spēlētāji. Viņi ir spēlējuši šādus čempionātus N reizes, vienalga kāds. Es arī skaitīju, man arī sanāca N reizes, jā. Jā. Un saliekot to visu kopā, tas bija tas. Un gribējās redzēt, pirmais, man likās, kad noteikti latvieši spēlēs vairāk zonu, varbūt centīsies. It kā varbūt tiem frančiem tā kā neļautai grozu tūmā tikt, bet tā nebija šāda zona uzlika, bet izrādījās, ka franči varēja trāpīt. Bet, ja mēs tā aizskienām visam pa priekšu, man liekas, traku labu spēli nospēlēja Artūrs Kurucs, kas dabūja no Dekolo. Gluži tādā ļuļu stilā, Eirolīgas pusfinālā pret Partizānu, bet tikai maigākā formā, bet idejas tas pats, noņemot nos līderi, kurš Dekolo nogāja nost ar 0 punktiem 1 asistu 20 minūtēs gandrīz. Tā kā vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tas, man likās, bija tāds zīmīgs moments, un, protams, Artūrs Žagars, ko viņš tur uztaisīja tajā spēlē pret frančiem, tas ir kaut kas, jo pārbaudas spēlēs viņš neskatījās tik varbūt tāds. Ne viņš vienīgais. Ne viņš vienīgais, tā kā varbūt šis nogurums bija kaut kādā veidā ietekmējis viņu, bet patīkam bija tas, ka treneris uzticējās pilnībā Artūram un tomēr ļāva viņam spēlēt. Un tas ir tas viņa basīts, jo tā reāli skatoties, viņš vienīgais saspēles sadītājs. Zoriks nav tāds tīrs saspēlnieks, un Aigars Šķēle, viņi abi var spēlēt, viss ir kārtībā, bet tas to dinamiku, to enerģiju, ko Artūrs ienesa ar tām savām labām epizodēm iekšējām un piespēlēm un tiem crazy stepback trinīšiem, un franči sāk turēt Artūru uz kreiso roku pikenolā, kas ir, principā, varbūt viņa pat stiprākā roka, ejot cauri 1 pret 1 vai kaut kādu pikenolu spēlējāt, tad viņš šīs iespējas savas izmantoja un parādīja vaiprātīgi labu sniegumu. Uvi, vai drīkst, ja ne intīmi, tad personisku jautājumu? Tieši domājot vairāk par to Francijas spēli. Personiski tā, lai tur, vai es drīkst lūdzu? Man jāizspiež valsts. Nē, jāatver ausis. Tev ir jāatver ausis. Atver klausies uzmanīgi. Vai es drīkstu? Droši. Vai šī Latvijas izlase ir ar uzvarētāju mentalitāti? Pret citām Latvijas izlasēm? Tas tā muļķīgi būtu teikt. Es nezinu, tāpēc es prasu. Ja šī izlase ir ar uzvarētāju mentalitāti, visi iet uzvarēt, visi iet spēlēt, lai uzvarētu. Kā mēs varam noteikt uzvarētāju mentalitāti? Vienīgais pēc rezultātiem. Jā, pēc rezultātiem. Tu pateici, man prātā neienāktu. Es jau to nezinu. Tā kā tu pateici, ka pirms Lietuvas tas iepriekšējais zaudējums vispār neviens neatcerās, kad varbūt pret Serbiju, tad es no tevis saprotu, ka mums ir ļoti daudz uzvaru un stipri maz zaudējumu. Agrāk tā nebija. Es tāpēc vienkārši iedomājos, ka tu tā vairs neatceros, kas bija agrāk. Āreče. Tad nav tā, bet tu neuzsvērti, ka ir uzvarētāja mentalitāte. Bet šeit vairāk, ja mēs runājam uzvarētāja mentalitāti, protams, ka jebkurš vienalga sportists, basketbols, viņš iet uzvarēt, neviens šeit neiet zaudēt. Ko nozīmē mentalitāte? Tu dabū pārliecību par saviem spēkiem. Protams, Ciebiņš ar savu kolēģi Lotāru ir saskaitījis arī tos ciparus. Līdzīgās spēlēs, aizvadot piedzīvoto zaudējumus, šobrīd Latvijai ir ievērojami vairāk Lukas Bankī komandai. Tas ir 7 saspringts galvas, 6 uzvaras. Nav runa par Latvijas izlasi. Mēs ar vairākiem, ar Artūru Štālbergu, ar Jāni Blūmu mēs runājām. Iziet cētas mačos kādā pagalmā, ja pagrabā Novusu spēlē, katrs grib uzvarēt. Es personīgi nespēlēju Novusu ne ar vienu, lai zaudētu. Bet ir pie līdzīgiem rezultātiem panāk. Šī komanda panāk. Ar vienādu spēles stilu, panāk spēlēt savu basketbolu un uzvar spēles.
Jā, bet šis jau arī viss nāk no trenera puses, kā viņš tos spēlētājs, ko viņš ļauj viņiem spēlēt, kā viņš ļauj viņiem, atraisīties, ļauj mest, neļauj mest, apmēram ierobežo, neierobežo, iegrožo. Tas arī tam spēlētājiem dod kaut kādas, pārliecību par saviem spēkiem. Un, ja mēs saliekam šo kopā, varbūt šeit tā mentalitāte arī rodās uzvarēt spēles. Kāda uzvar spēles, treneris laukumā neuzvarēs. Tātad nozīmē, ka treneris no sevīm kaut kādā veidā transformē kaut kādas, spēku, enerģiju, vārdus, vienalga, ko spēlētāji iekšā vai šajos 5 spēlētājos, kuri tās pēdējās sekundēs un kuri vinē šīs spēles un kuri iemet vai neiemet. Jā, tad mēs paskatāmies, piemēram, Franču spēli, Francisko aizkrāmēja garām pēdējo trīnīti. Nav viņš metējis labi, bet viņš aizmet garām. Ko tad mēs teiksim, tu viņš ir lūzers? Vai atkal savukārt viņš būtu iemetis, mēs teiktu, ka mūsē ir lūzeri? Šeit ir tāds... Saskaitās, lūzers nav vienā spēlē. Parasti, ja tu paņemsi vienu spēli, tad ir lūzers. Bet, Uvi, tu pats spied mani. Iepriekšējos 2 ciklos mēs ļoti daudz izšķirīgas spēles zaudējām. Un šobrīd vinējām. Ļoti svarīgā spēles kvalifikācijā ar Beļģiju. Tad tādai Serbijai īpaši otrajā spēlē, ja nekļūdos 7 punkti, mēs baigi neiedevām cerības. Mēs uzvaram šīs līdzīgās, sīvās, dramatiskās spēles. Uzvaram. Ne jau, ka... Tā ir turnīra tabulā, Uvi. Latvija šodien var zaudēt. Tu pasties, ka turnīra tabulā ir 17 uzvaras un 1 zaudētājs. Tas ir uzvarētājs, un kam ir 1 uzvara un 17 zaudējumi, tas ir zaudētājs. Matemātika elementāra. Tas, kas aizbrauc uz fināla turnīru, tas ir uzvarētājs. Tas, kas netrāp izšķirošo metienu un neaizbrauc, tas ir neaizbraucējs. Tā ir, protams, ka tā ir. Viss skatās pēc rezultātu, un tas ir ļoti loģiski un pareizi. Viss ir kārtībā, bet tomēr tāpēc es arī saku, šī ķīmija ir atrasta kaut kādā veidā. Treneris, basketbola federācijas spēlētāji, visi brauc, visi spēlē, visi piedalās, kad redzam caur traumām. KP grib spēlēt, Dāvis, Andžejs Pasašņiks, Dairis Bertāns izskata mums ārā, ko mēs aizmirsām, kā atdodot sev visu, kas ir lielisks. Lomašs centās, jā, Dairis Bertāns, lielisks kapteins, jā, bet... Tāpēc arī šī ķīmija rodās, un tāpēc arī rodās kaut kā, kā tu sauc uzvarētāju mentalitāti. To viņi nevar noteikt. Varam noteikt pēc rezultāta. Vinē vai zaudē, viss. Es uzvarētājs vai zaudētājs. Principā es varētu nolikt uz svariem 2 spēles. 17. gads izšķirošā spēle ar Sloveniju. Lielā mērā izšķiroša par iekļūšanu. Šī gada spēle ar Franciju. Tur diezgan līdzīgas spēles, tāpat gāja viss punkts punktā. Un tur tas viss beidzās tā, kā tas beidzās. Šeit bija tā sajūta kaut kur līdzīga. Tās Francijas spēles laikā visu laiku iedzinām, visu laiku zaudējām, visu laiku viņi ir labāki. Un beidzās tas tomēr pilnīgi savādāk. Un, šoreiz mūsu pusē bija luka tajā laikā. Viņa pusē bija luka, šoreiz mūsu pusē bija cits luka. Varbūt tas ir tas izšķirošais, bet rezultāts ir cits. Ir brīnišķīga spēle pret Sloveniju, kur mēs aizējām ar skaistu zaudējumu. Ir izkaplēta uzvara, bet viņa paliek kā uzvara. Tur ir tā starpība. Zaudējums un uzvara. 2 skaistas, svarīgas spēles. Ja mēs atceramies Sloveniju, tur arī to trīnīti pret Dēlu tur iegās tāds pasaules. Protams. Te ir viens metiens, te varbūt ir viena pozīcija, kas izšķir to visu. Bet to tā visu vienā maisā es tā negribētu. Labi, es paņemu citu maisu. Un es domāju, ka tas ir arī ar taviem vārdiem. Īpaši, jebkādos mēdījos tas ir pietiekami daudz izskanējis. Luka māk no tā spēlētāja vajadzīgajā brīdī dabūt labāko ārā. Tā, ka kamēr ir pārbaudas spēles, kamēr ir varbūt, tur ne tādā formā, ne tik labs un tā tālāk un tā joprojām. Un atkal 3 spēles Džakartā. Es pat negribu teikt, nevis saukt kaut kādus mūsu vājākos spēlētājus. Man vispār būtu formulējums. Nevis mums varbūt ir vājākie spēlētāji, mazāk redzami spēlētāji. Gan minūtēs, gan pēc uzdevumiem laukumā. Katrs nāk, izdara savu uzdevumu laukumā. Minūti, pusotru, 3, 4. Arturs Kurus, tu teici par De Colo. Aizsardzībā spēlēja 3 piezīmēm. Spēlēja Gražulis, spēlēja pret Franciju pietiekami ilgi ar 4 piezīmēm. Spēlēja spēlētājs, viņš aizmet garām 4 sodametienus, viņš nāk un iemet iespējams izšķirošo sodametienu. Šajā ziņā cepuru nostarījā sadalīts ir lomas, katrs zina savu lomu, ko darīt, ko nedarīt. Klaus Čavars nenāk ārā un savās 5 minūtēs nemet tagad 3 trīnīšus, ko viņš darījis, kad viņam bija 18 gadu Ventspilī. Ja? Tas ir ļoti labi, tā arī tam jābūt, un tā es to arī redzu.
Un arī tas spēles plāns, kā šīs spēles tiek spēlētas, nu, plus mīnus tajās spēlēs ir tāda līdzīga lieta, ja, kā pikīts ar vājāko centra spēlētāju no pick and rolls, ja, bloks. Un tādu, nu, ko tur dara, vai pick and pop, vai pick and roll, vai vienalga kas, vai mazais spēlē mismatch situāciju pret... Ļoti daudz pop, mix, roll. Spēlē vienkārši mazais spēlē viens pret lielo, un arī to Artūrs Žagars ļoti labi izmantoja pret frančiem, ja, spēlējot pick and roll tieši arī, kad viņš no pašas priekš to tādu saistepā iemet iekšā trīnīt, ja, un, nu, tāpēc tur ir runā, uzticās treneris. Artūrs Žagars, nu, tas ir viens no piemēriem, ja, kurš varbūt neaizdīja labākās spēles, pārbaudas spēles, bet treneris viņam uzticās un, nezinu, laikš sākumā viņš spēlē un skrien. Jā, bet man tā lielā pārvērtība, ja lielā izmaiņa ir tas, ka treneris uzticās 1, 2, 3, es lielākoties esmu redzējis. Te treneris uzticās līdz 8, 9, ja ne 10, no 11. Jā, bet ja tas ielikts tajos, nezinu, rāmjos, negribu teikt, savās lomās, tu esi ielikts iekšā savā tērpā kaut kādā, tad tu izdari to, ko tu dari. Nu kā, ja treneris ir tā vai tā dara, un tu to izpildi, tu spēlē, un tu spēlē. Man ir sajūta, ka iepriekšējos ciklos mazāk notika uzticēšanās, vai varbūt spēlētāji mazāk sajūta. To es tā neesmu teicis. Nē, varbūt tas tā ir, varbūt tas tā nav. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tad tev jājautā, varbūt, nezinu, komandu galvenajiem treneriem, ko viņi par to domā. Varbūt vienkārši treneriem, nav obligāti. Varbūt vienkārši treneriem, bet jā. Vienkārši nav jau obligāti. Šodien es to tā nevaru pateikt, neesmu gatavs, jā. Varbūt. Labi, Artūru Žagaru vairāk reizes esam pieminējuši tavu prognozi. Šis turnīrs ir viņa durvis uz lielo basketbolu. Nu, viņa durvis uz lielo basketbolu, viņš jau kāju un celi bija iebāzis jau U18 čempionāta laikā. Jā, es cirtās, necirta īkšķi. Nē, viņš vienkārši celi izvilka ārā, bet potīt viņš atstāja iekšā. Varbūt arī mazliet veselības problēmas un kaut kādas tādas lietas. Nu, protams, tas viss arī ietekmē, un viņš aizbrauca uz Spāniju. Un bija Spānijā kādu laiku, tur mazliet arī viņam negāja ar to spēlēšanu. Viņš gribēja spēlēt vairāk, nedabūja spēlēt vairāk, tad kaut kāds traumas sāk vajāt un tam līdzīgi. Un tas mazliet viņi varbūt, vienmēr jau laikam sanāk tā, kā dzīvē notiek viss tā, kā vajag notikties. Un tu nevar teikt, vai bija labi vai slikti. Loģiski viņš pats nebija apmierināts un viens nebija apmierināts, kā viņam tur gāja. Bet beigās, ko mēs redzam, kāds sausais atlikums ir šodien pēc ļoti veiksmīgs pagājušā gada sezonas tieši viņam individuāli statistikas ziņā un tieši pēc spēlēto minūšu skaita. Tas pagaidām, ko viņš parādīja tagad pasaules kausā, tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas. Tur ir iekšā ar gurniem, viņš iegājās tajās durvīs un tagad, es nezinu, kas tālāk notiksies, jo man liekas, ka viņam līgums nav ar vienu klubu. Tā kā es domāju, ka būs interesanti. Jo, bet tu pats zini, cik lipīgi ir tā birka traumatisks spēlētājs un cik ļoti piesardzīgi. Kādreiz nezinu. Pats nē, bet kā treneris varbūt. Labi, bet arī kaut kādām traumām, kuras traumas kaut kad notikušās, var jau ir jau kaut kāda izskaidrojuma, nezinu. Jā, protams, es domāju, vai šāds turnīrs ir arguments, lai kaut kāds klubu skaits pieņemtu. Ok, viņš varbūt ir traumatisks, bet tas ir tā vērts, jo tas talants ir mežonīgs. Ko viņš spēlē? Tieši ko viņš spēlē? Viņam jāspēlē ar bumbu, viņam jāspēlē ar minūtes daudz. Viņš nevar spēlēt 5 minūtes, neviens nevar spēlēt basīt 5 minūtes. Ļoti grūti. Tur ir jābūt, tur to lomu jāpieņem super kaut kādīgi, nezinu, kaut kādā veidā, bet viņš ir pilnīgi savādāks. Viņš ir ar savām līderu īpašībām, kuras viņš, kā mēs redzam, ļoti labi izmanto, neskatās tiem, nezinu, pieredzējušākiem vai nopelniem bagātākajiem spēlētājiem, frančiem, arī tiem pašiem kanādiešiem, ja? Bet, es saku, veselība, un tad ir nākamais solis, varbūt pat 2 stoļi augstāk, un es domāju, ka viss ir iespējams. Viens no šeit pat tuvajiem nākamajiem soļiem ir Spānijas izlase. Kanāda un Spānija spēlēs atšķirīgu basketbolu. Domāju, ka jā. Kāda tev ir sajūta, kādas mums izdarīt Spāniju vinēt, čempionu titulu īpašnieci? Pirms spēle nav sākusies, mūsu izredzes ir 50-50, vai ne? Tas tā. Visas pierakstīja, jā. Pierakst 50-50, bet labas izredzes. Neņemos prognozēt, tieši tāpatās kā pirms Francijas spēles. Nevar neko pateikt, jo šeit ļoti svarīgi būs, kā spēlētāji būs atjaunojušies, ko mēs redzējām pret Kanādu, ka mēs nosēdāmies mazliet tīri enerģijas ziņā
sākumā mēs aizējām ļoti labi. Mēs bijām plus 12 priekšā, nemaldos 23, 35 mūsu labā. Un pēc tam mazliet viņi sākām krist lejā tieši enerģijas. Neņemsim tur tagad analizēt spēli kā tādu, kas, ko, kā, kāpēc. Bet to, nezinu, man tāda sajūta bija. Varbūt jums liekas savādāk, bet man bija sajūta, ka mēs bišķiņ esam mazliet noguruši. Savukārt Kanādas komandā ir spēlētāji, kas ir pieraduši biežāk spēlēt šādā ritmā. Tas ir tas pats, ja mēs mazliet pārlecam uz to Japānu, ja, un arī Kanādas izlase, ja, NBA, viņiem tas ritms ir jau, viņi ir pieraduši šādā ritmā spēlēt. Ja, un tā ir tomēr ļoti, ļoti liela starpība. Arī tās back-to-back spēles, kas nenotiek bieži, varbūt kaut kādos lieldienu turnīros kaut kur, ja, vai kaut kādos Eiropas čempionātos. Agrāk bija tāds formāts, nezinu, kā tagad, gan jau tāpatās. Tas ir tomēr, tur ir jāpierod, jo, kā mēs redzējām, kanādieši pamodās beigās, un šeis, jā, tas, beigās viņš arī samet tos savus punktus, tā kā, nekur viņš NBA met virs 30 punktu. Jā, protams, šoreiz viņš iemet mazāk nekā NBA, bet... Tā bija Kanāda. Mana sajūta uz papīra, ka tā Spānijas izlase, kas izcīnīja čempionu titulu ar MVP, ar Ricky Rubio, ar Marku Gazolu uz papīra, šī Spānijas izlase nav tik spēcīga uz papīra. Tāpat vieni no... Es saprotu. Pēdējā Eiropas čempionātā viņi uz papīra arī nebija ne tuvu spēcīgākie. Kā... Jā, piekrīt. Un viss, kā viņi spēlēja pārbaudas spēles, tur lielākā daļa bija šokā. Tur arī spēlētājs no mūsu kluba, tā kā ir insiders. Jā. Un, ja mēs saliekam uz papīra, tad es pieņemu, ka arī par Latvijas izlasi var teikt to pašu, ka 2017. gada sastāvs uz papīra bija spēcīgāks nekā 2023. uz papīra, es teiktu. Ja tu jūs vērtījumos, es vairāk par to, ka šajā turnīrā līdz šim, skatīsimies, kas būs uz priekšu, tika uzskatīts, ka ASV, Kanāda vairāk runāja ne tikai Latvijā, galvenie favorīti. Un tad Spānija bija drusku ēnā. Tā kā, un... ja nekļūdos, tā kā es tām derību likmēm tā neaizdraujos, tad es nevaru pateikt, cik pirms turnīra bija Francijai un Spānijai, bet arī sajūta bija, ka Francija gan arī tika par lielākiem favorītiem uzskatīt par medaļām nekā Spānija. Tā kā, tie mums nāk pretī. Jā, bet šeit arī mēs arī nezinām daudzas lietas, veselība, varbūt kaut kāds konflikts ar, spēlētājiem, treneri. To mēs nezinām. Frančiem. Jā. Spāņiem tas pats, arī mūsu centra spēlētājs, viņš ir Eiropas čempions, viņš atbrauc, saka, super malacis, labi nospēlēt tā. Viņš es jau tur varēju vēl labāk nospēlēt, varēju man labāk izmantot. Varēju man labāk izmantot. Tā kā, spēlētājiem reizēm galvās darās viss kaut kādas brīnumainas lietas, viņš varēja vēl labāk nospēlēt. Noteikti, ka viņš varēja, bet viņi ir Eiropas čempioni tāpatās. Tā kā, šeit ir... Kas tais galvās darās, kurš būs vesels, kurš nebūs vesels. Kā mēs redzam, Daira Bērtāna zaudējums, tas mums pret Kanādu varbūt varēja palīdzēt. Tieši mums nebija šis varbūt viena vēl papildus spēlētāja no mazo puses, kas ir iemest arī trīnīšu, ko Dairis arī labi darīja. Gan pirmajā spēlē pret Libānu, gan pret Franciju savās, 6 minūtēs viņš iemet 8 punktus vai cik. Tā kā arī trīnīšu viņš pirmā spēlē viņam bija, 5-6, otrā viņam bija 2-4. Tā kā, viņš būtu noteikti noderējis, jā, Tā kā šeit tie apstākļi var mainīt daudz ko, un tur var būt visādi. Bet nav variantu. Mums ir pēc zaudējuma Kanādā ir skaidrs, ka ir jāuzvar gan Spānija, gan otra komanda, kas nāks pretī. Varam vai no Brazīlija vai Kodivāra, droši vien šobrīd redzēsim. Redzēsim, jā. Bet šī gadījumā jākoncentrējas uz nākamo spēli. Viss tur nav ko domāt, ko mēs tur vinēsim tos un tos. Pirmais mačs, kas ir nākamais, tas būs pats svarīgākais. Tur ir jāmauc all-in, un pēc tam jāmēģina atkal iziet no rezultātiem. Tā vēl viena spēle spēlēt. Labi, Kanāda teica nogurums. Okay, mēs nosēdāmies fiziski, skaidrs, ka pretī bija atletiskāki džeki ar pieraduši spēlēt šajā ritmā ik pa 2 dienām. Mēs īsti nebijām gatavi, nosēdāmies fiziski. Beigās sanāca no plus 12, liela mīnus, gandrīz 30. Kas ir vēl tās mācības, kuras tu, kā treneris, var paņemt no šādas spēles, ja tu būtu šobrīd tur uz tā soliņa? Kas ir tas, ko paņemt līdzi spēlē ar Spāniju? Ko parādīja tā Kanādas spēle? Kur ir mūsu rezerves, kur ir mūsu neizdarītās lietas? Kas bija tas, kas ir jāpamaina varbūt jau kaut kādās ar trenerātu? Noteikti, ka varbūt mēģināt parotēt mazos spēlētājus, kaut kādā veidā ielaist iekšā, kurš te varēja to saspēli vadīt. Varbūt, Artūrs Kurucs varēja pavadīt saspēli.
varbūt dodot bišķiņu atpūsties Žagaram, varbūt mazliet Zorikam mazāk minūšu, varbūt izmantot šos spēlētājus. Tas varbūt ir viens no veidiem, varbūt, nezinu, tas ir tāda teorija, lai varbūt 4. pozīcija iet pāri ar bumbu, lai nav maziem visu laiku jāspēlēt daudz reizes. Mēs arī savā klubā tā darām, ka mums notraumējās kops, principā mēs palikām bez saspēlnieku, un tad mūsu 4. pozīcija gāja pāri driblu vai 5. pozīcija, jo lielie tik agresīvi nespēlēja 1-1. Kas sajust tā saspēles vadītā tā trūkuma, bet tāpat Žagars un Zoriks un Lilis tik galā ar savu lomu, ne par to ir stāsts, vienkārši varbūt pietaupīt viņus kaut kādā veidā, tās minūtes, varbūt pāris kaut vai mazāk iedot un saglabāt to svaigumu. Es domāju, tas noteikti. Un tāpat pieturēties pie tā plāna, aiztaisīt to 3 sekundžu zonu ciet, varbūt, lai viņi met, bet tur varbūt tā lielākā problēma bija atlecošā bumba, savākšana pie savu grozu un šīs otrās iespējas, kas bija kanādiešiem. Reizēm bija tā, ka tur pa 3 bumbā pēc kārtas ņēma un 3. pīgājumu viņi iemet un pēc tam iemet nākamo trinīti, viņi dabūja to pārliecību kaut kādu pa saviem spēkiem. Tas varbūt tā bišķiņa aizskavē. Tad varbūt arī kādu centra spēlētāju jālaiž, lai mēs tomēr to grozu nosargājam pie tās vadības. Kaut kāds tāds mācīs. Bet galvenais, es domāju, tā enerģija, tas tomēr ļoti daudz ko izmainīja. Jā, es pa enerģiju. Man kā vienmēr te ir puspilna glāze. Vai pustukša? Puspilna glāze. Puspilna glāze. Un es atkal trenerim, es jebkurā gadījumā jautāju. Mūsu pēdējie pretinieki Serbija, Beļģija, es runāju par pārbaudas spēlēm, tur ir citu uzdevumu. Serbija, Beļģija, Slovākija, Lielbritānija, Turcija, Grieķija. Mana puspilnā glāze, es esmu ļoti patīkami pārsteigts par Zoriku un Žagaru, ka viņi vispār tika galā pēdējās 2 spēlēs ar Franciju, Kanādu. Man apkārt, tik cik es runāju un klausījos podkastus, nokrampēs, nopresēs, noseks abus divus mazos, tiem, kam Žagars un Zoriks. Bet ka tas viņiem nekad, nevis 2 spēles, viņi nekad nav spēlējuši. Es nezinu, vai viņi pret tik fiziskiem pretiniekiem 40 minūtes, kas ir Kanādas izlases mazie, ka tas paņēma. Tavs organisms nebija pieradis. Es neatceros, Lielbritānija iepriekšējā ciklā mums varēja būt fiziski spēcīgākā. Acīm redzot, jā. Un tad tu nāc, bet pats galvenais, kas ir bez ironijas, man puspilnā glāze, īpaši pirmajā puslaikā, kamēr bija tas spēks, viņi tika galā, gan Zoriks, gan Žagars. Un tagad mums ir priekšrocības, mums līdz Spānijai 2 brīvdienas. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Jā, bet es gribētu tev piekrist tieši arī par šo te, kad arī man likās, tagad tie kanādieši, kā viņi nospēlēja pret frančiem. Jā, labi, viņi iesāk atkal tāpatās, kā viņi iesāk Kanādu pret Franciju, jā, bet pēc tam viņi ieslēdz 2. ātrumā vai 3. vai 4. vai 5. Un arī tā likās, jo tomēr daudz spēka tika atstāts spēlē pret frančiem. Ļoti daudz spēka. Tas ir loģiski. Gan emocijas, gan spēka. Fiziskās un... Žagaram 3 minūtes, ja, tas Zorikam mazliet mazāk, ja, tas ir ļoti daudz. Un nākamā spēle pret Kanādu. Kanādieši tajā laikā, ka mūsie pret frančiem cīnījās ar Libānu. Samīcīja kārtīgi. Jā. Tāpēc likās, ka tagad tie kanādieši iznāks un sāks presēt. Bet viņi iesāk tieši tāpat kā pret frančiem. Tas mums bija pa labu, bet šī gadījumā mums neinteresē tie kanādieši. Mums interesē mēs paši, kā mēs spēlējam. Un īstenībā bija ļoti forši skatīties, kā mēs spēlējam ar enerģiju, brīvu metienu, nepiespiest brīvus pa pozīcijām, kā mēs centāmies izmantot un ļoti, ļoti labi izmantojam. Arī šī Žagara epizode ar Gražulu Pikenos, ja, kur tā maikustība uz piespēli un pēc tam aiz muguras, un Gražulim atlika tikai iemest grozā, varēja liedankot, vispār būtu superīgi. Ja. Arī iepriekšējā spēlē Žagars to alītu uztaisīja. Top 10 jau. Bet tā bija situācija forši, ja tur jauniem spēlētājiem būtu ko pamācīties par šīm mainkustībām. Tu nezini, to var iemācīties. Tas, man liekas, ir talanta instinkta līmenī. Ir vai nav? Jā, vai ir ielikts šūpulītī? Dabas dots talants ielikt šūpulītī, kuru var apdeitot. Jā. Vai pie kura ir jāstrādā. Vai kura jāstrādā. Labā ziņa laikam šajā visā stāstā ir tā, ka ir pa vidu 2 brīvas dienas, nevis viena, kā bija starp šīm spēlēm. Līdz ar to pirms Spāņiem ir lielāka iespēja atkopties, tur brūces salaizīt un atgūt spēkus. Un
atgūties tajā līmenī, kādā mēs spēlējam pret Franciju. Un vienalga, tas ceturdaļfināls. Nu, tu man teiksi 50-50, bet es negribu, lai tu man saki tā diplomātiski 50-50, bet ja tu būtu jānoliek te savus maciņš, pasaki, kāda ir iespēja Latviju ieraudzīt ceturdaļfinālā, noliekot te savu maciņu. 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, kur tu tur... Ja maciņu meklē? Jā, es gribēju maciņu. Tieši man nav, es to maciņu neredzu, man grūti ir iedomāties. Noliec savu kečupu vai sinepi. Es parasti nespēlēju šādas spēles, bet Tas bija ierosinājums, lai tu izvairītu. es saku 50-50. Es nebūšu nekāds šitas diplomāts nekas, bet Jo tas galīgi nav diplomāts, jā. 50-50. Jo tavi vārdi bija, pirms spēles katram ir 50-50. Jā. Tādi bija tavi vārdi. Un tagad tu saki, tu neesi Un diplomāts. arī, lai tiktu ceturtdaļfinālā, arī ir 50. Spāniju vinēsim? Ar ko mums pirmā spēle? Spāniju. Tas ir, ja mēs vinēsim Spāniju, mēs Vai vinēsim arī. mēs vinēsim Spāniju? Mēs vinēsim Spāniju. Viss ļoti labi. Redzi? Jau 60-40 Jā, aizgāja jau pār. tās uzreiz Tas jau jau, ir, jā, lai neteiktu jau ļoti labi. 70-30, es jau Ļoti teiktu. labi. Jo galvenais, lai mēs nesākam domāt, ka tur ir divas spēles, mums ir viena spēle Spāņu, un tas mums ir jāizdara. Jo skaidrs, ka pēdējā chronoloģiski mums ir bijusi Kanāda ar vājāku otro puslaiku, bet man tas, cik vienādi mēs spēlējām pret Franciju, neskatoties uz tiem -10 ar savu basketbolu, arī ar to, ka Luka Banki, starp citu, Luka Banki 3 spēlēs, arī ir cits Banki nekā pārbauda spēlēs, kur pamatot runāja par Lukas nervozumu pret spēlētājiem, balsts pret spēlētājiem, tiesnešiem un tā tālāk. 3 spēlēs atpakaļ vecais, labais Luka, nu tās likmes jau nevar salīdzināt. Nē, treneriem taču ir liela pieredze, un viņš māca sev kontrolēt. Noteikti, ka zina, kur vajag spēlētājiem uzspiest, kur vajag uz tiesnešiem uzspiest. Tāpat kā Kanādas spēlē, paņēma tehnisko sevi. Tad, kad vajadzēja. Tad, kad vajag. Pirmā puslaika beigās, jā, tad, kad vēl Minūtes kaut ko līdz beigām paņem uz sevi, labi, pēc tam iesim, bet tas viss paliks iekšā galvās. Tu saproti, Tur ka kaut ko groži rokās, nevis tā, ka Jā, viss ir protams. pazaudēts. Protams, tas ir labi, ka treneris kontrolē, un tur, es domāju, tur nav nekāds brīnums. Un kā viņš šīs spēles vada, man liekas, tur, tā viņš arī vada. Viņš zina, ko dara. Tur, nezinu, vismaz man tā liekas, tāds skats ir. Lai Spānija baidās. Spāņiem būs jābaidās. Spāņiem būs ka viņi jābaidās. jābaidās. Jā, viņi varēs analizēt. Protams, ka viņi ir laba komanda, ir labi treneri. Arī tur daudz čaļu kopā spēlē. Atkal jau tur tā paudžu maiņa bija šī sākusies, apvienojoties ar veterāniem, bet, apskatīsimies. Es domāju, cerīgi. 60-40. Jā, es pierakstīju 60-40. Māka vietā var glāzi. Jā, ļoti labi glāzi. Tu Brīnišķīgi. vari pazieties arī, ja tu vēlies no tās glāzes. Nu, man liekas, brīnišķīgs veids, kā noslēgt šodienas sarunu. Nē, es drīkstu Labi. vēl mazliet. Droši. Jā. Oficiāli vēl gads Japānā. Skaidrs, ka tur varbūt, tur, es nezinu, no NBA piezvana no Golden States, bet ja nepiezvana, Čikāgas. jā, no Čikāgas, pēc Japānas, vai tev ir pašam kādi savi plāni, ko tu darīsi pēc Japānas? Pagaidām plānoju braukt atpakaļ uz Japānu, Tokiju, vēl vienu sezonu. Nezinu, kas notiksies pēc tam. Jo, principā, kā saka, ja viņi kādu vēlās atstāt, tad principā, tas arī notiek. Grūti ir atteikt. Un šoreiz arī notikās tieši tāpat, jo no sākuma bija plāns tā uz 1 gadu. Un es gribēju Japānu redzēt, un 2 valstis, ko es gribētu redzēt, Japāna un Austrālija bija pirms tam, tā kā Japānā esmu bijis. Varbūt pēc kāda laika uz Austrāliju, nevis uz Golden State Warriors būs jābrauc. Bet, jā, man tā doma arī, pastrādāt Japānā to 1 gadu, labi, šoreiz ir 2 gads, vēl 1 gads, un tad braukt mājās. Un tāpat es meklēju kaut ko darīt šeit Latvijā, varbūt, nezinu, iesaistīties kādā klubu veidošanā. Es tik tiešām būtu atvērts kādam pasākumam ar jauniešiem vai ar profiņiem. Man pat īstenībā vairāk patiktos tādi jaunieši, nevis superprofesionāļi, jo viņiem reizēm tādas emocijas no viņiem varbūt var nedabūt ārā arī, jo viņi tomēr jau ir, viņi spēlē, ko viņi spēlē. 12, kas ir jaunieši? 18, 20, varbūt tā, jo savulaik es strādāju arī VF laikā, kad es biju asistents pie Ramona Būtauta, mēs arī par to runājām. Es varu arī pie šī visa strādājot VFā, varu strādāt ar sociālā riska jauniešiem, ja, pa dienas vidu braukt pie viņiem. Un tur es dabūju tās ļoti labas emocijas, un tas ir tas, kas
Man ļoti patīk. Es nesaku, ka lielais basīs nav foršs. Viņš, protams, ir foršs, un es labprāt to darītu. Bet, ja es nonāktu izvēles priekšā ar jauniešiem Latvijā, nezinu, tepatās kaut ko foršu uztaisīt, kaut ko jaunu izveidot, es labprāt to darītu. Tikai, jā, protams, tagad jāmēģina sameklēt tā vieta, tos cilvēkus, ar kuriem varētu šo darīt. Tev ir gads, lai meklētu. Es jau gadu meklēju, un vēl gadu meklēšu. Un man vēl pilnīgi pēdējais, es jau tur noturējos, kad mēs par Artūra Žagara savainojumiem runājam. Tur Spānijā tajā laikā ar Artūru Žagaru kopā bija vēl tāds jauns Latvijas basketbolists. Viņš nav no riska jauniešiem, cik es esmu dzirdējis. Krišs Helmans, kā viņam ar savainojumiem basketbola nākotni tika minēts šis uzvārds tev zināmais? Varbūt, ka viņi tur var skatīties nopietni. Klubi, līgas, komandas apstājās pie šādiem citādākiem savainojumiem. Kā ir šobrīd Krišam? Nu, viņš ir riskants jaunietis arī, jā. Tomēr. Viņš nav riska jaunietis, viņš ir riskants. Tāpat kā teici. Bet, nu jā, viņi jau kopā bija ar Artūru Žagaru, bija Spānijā. Un abiem diviem kaut kā tur tā, nu, ne tā īsti gāja. Tur vēl bija, man liekas, Roberts Bēziņš kaut kādu brīdi arī Spānijā, viņš arī vēl projām no turienes, es nekļūdos. Tā kā tā Spānija, nu, kaut kā viņiem tur nu, tā nepatikās. Arī viņš mocījās ar traumām, ar potītas traumām. Vai Krišam šobrīd ar potītēm viss ir kārtībā? Šobrīd viņam ar potītēm ir super, un viņš vairs nav riskants jaunietis. Vai viņš būs Vācijā vēl sezonu? Viņš būs Vācijā noteikti vēl sezonu, jo pagājušo gadu viņi noslēdz līgumu uz 2 sezonām. Viņi tika Vācijas augstākā līgā pēc pagājušās sezonas. Jau gadu iepriekš viņi to izdarīja, tikai negāja augšā finansiāli apsvērumu dēļ. Bet jā, šogad viņi atkal dabūja šo iespēju iet augšā, un šogad viņi izmantos šo iespēju. Tagad Krišam būs iespēja spēlēt Vācijas augstākā līgā. Es arī pašam viņam teicu, ka nu, šī ir tā tava iespēja. Nu, tagad tev jāparāda, jo tas tirgus ir pilnīgi cits un pilnīgi savādāk. Un tur ir daudz tādu klubi, kas spēlē labā līmenī, Eirolīgā, Minhens, Bayern, Alba spēlē, jā, un daudz vēl citi klubi, nezinu, Schröder klubs, Braunschweig un tā tālāk, un tā joprojām. Jā. Tā kā, ja spēlēs labi, tiks varbūt kādā labākā klubā, un viņiem ir principā visas iespējas. Talants ir. Lai ir potīts. Lai ir potīts savās vietās, lai ir veselība, jā, un tas ir pats galvenais, un lai trenētos kārtīgi. Labi, tad novēlam Krišam aiziet tādu pašu ceļu, kā Artūrs ir aizgājis un attapties tajā pašā vietā, kur viņš ir šobrīd. Izlasē, velkot komandu un uz saviem pleciem. Un tev novēlam riska jauniešus? Nē, novēlēsim Ulvim. Es bišķi pagarināšu to stāstu. Novēlēsim vienu sezonu vēl Tokijā, pēc tam vismaz vienu Sidnejā, lai tu tiec uz Austrāliju, pēc tam kāds 2 Čikāgā, lai tu sapēli naudu, un tad tu atbrauc ar to naudu un uztaisi jauniešu klubu Latvijā un ieguldi un attīsti mūsu basketbolu un saliec kārtīgus pamatus kādiem tālākiem panākumiem. Kādēļ tu domā, ka es neesmu sapelnījis naudu? Kāpēc no Čikāgā jāpēc? Nē, Čikāgā varbūt višķi vairāk. Es par to negribu tāpēc, ka tu uzliksi šeit ūdens glāzi, ja tev būtu nauda. Tāpēc, ka man Jānis piespiedu to izdarīt likums likt, tāpēc es arī uzliku 60%. Bet, ja tev būtu sapelnīt naudu, tad to varētu. Bet liels paldies pieņemt. Es vienkārši aiz mūsu labajām sirdīm. Tas viss aiz mūsu labajām sirdīm. Tas viss nāk no jūsu sirdīm, jā? Jā, labajām. Nevis vienkārši no sirdīm, no labajām sirdīm. Paldies par labu vēlējumiem, un es ceru, ka bufete būs atvērta 7/24. Jā, nezinu, vai 7/24 pagaidām, bet pēc nedēļas būs atvērta noteikti. Pēc nedēļas būs aizdīta pirmajā ceturtdaļfinālā pasaules kausā. Gribētos ticēt, ka mēs varēsim šeit pie šī galda parunāt, kā tur būs veicies Latvijas izlasēji. To arī šobrīd laikam novēlam. 2 spēles priekšā svarīgas, kas jāuzvar. Esam sapratuši, ka Latvija var to izdarīt. Šobrīd tikai atliek to paveikt, laukumā pierādīt. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Visu labu! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu.